Būtībā brīnišķīgas prezentācijas, ko jūs šodien redzējāt no Emergent pārstāvjiem, būtībā pastāstīja visu, kas mums arī lacītim vēderē, tā kā mēs šoreiz varētu vairāk tā balansēt ar to, ko mēs stāstam par juridisko pusi un par tehnisko pusi. Sākumā gribēju pajautāt, kas no juristiem mums šodien pievienojušies? Aha, ok. Mēs mēģināsim izbalansēt, tad būtībā tas, ko šodien es pastāstīšu vairāk, ir tas, kā visa tā brīnišķīgā informācija un visas teorētiskās lietas, ko jums teicu no tehniskās puses, kā mēs to esam implementējuši tieši juridiskajā nozarē. Un sākotnēji tas koncepts bija par to, ka mākslīgais intelekts attīstās, izmantot viņu grib, bet šī viennozīmīgi ir viena no viskonservatīvākajām nozarēm uz mākslīgā intelekta adaptāciju. Kāpēc? Jo šeit kļūdām īsti nav vietas, jo tāpēc, ka šeit viena kļūda var nozīmēt par to, ka karjera beidzās. Līdz ar to tā mākslīgā intelekta kreativitāte un halucinācija, tikpat cik tā nodalīšana ir diezgan grūta, viņa paliek arvien labāka, bet šeit vienkārši tā telpa priekš interpretācijas kļūdām nav. Līdz ar ko arī, kur bija tā problēma? Vispārīgie mākslīgā intelekta modeļi, kur mēs skatījāmies, viņi vienkārši nav piemēroti ļoti konkrētam specifiskam darbam. Tādi, kā viņi nāk out of the box, ja mēs vienkārši paņemam ChatGPT subscription, tas nebūs īsti tas, kā viņš varēs izpildīt kādu specifisku uzdevumu. Līdz ar to, kā tās problēmas izpaudās, ļoti īpaši izteikti tas bija redzams, ka tas parādījās risinājums gan Amerikā, gan arī UK. Bija tā, kad izmanto šos lielo valodu modeļu čatus, tika izgudroti nolēmumi, izgudroti likumi, kaut kas tāds, kas vispār neeksistē. Līdz ar to mēs vienkārši nonācām pie tā, kad ir problēma ar halucinācijām, un tās problēmas var izpausties šādi, ka mēs nonākam arī ziņās un cilvēkam beidzās karjera. Līdz ar to, kā vispār tad izpaudās juridiskā izpēta šodien? Tās ir datubāzes ar tiesu nolēmumiem, ar likumiem, kurām ir ierobežota piekļuva, jo paši mākslīgā intelekta modeļi netiek klāt datubāzēm, kas ir aiz download pogas. Līdz ar to likuma LV viņš tiek klāt, viņš var izlasīt, var interpretēt, bet atkal tā pielāgošana, vai tā ir pareizā redakcija, vai tas ir pareizais pants, tas viss paliek joprojām viņa spēju robežās. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz sarežģītu datubāžu funkcionalitāti, kas būtu, teiksim, tiesa nolēma arhīvs, tad arī ir tā, ka šeit ir pieejams tīri un tikai un vienīgi keyword search. Līdz ar to paši šie mākslīgā intelekta modeļi, viņi netiek viņam klāt, līdz ar to viņi neizmanto šos datus savās atbildēs. E-lieta ļoti pazīstama platforma visiem juristiem Latvijā. Pēdējos 10 gadus viņa bija tas, kas mums ir pa kreisi. Tagad 26. gadā mums iznāca jaunā versija. Vai jūs redzat kādas būtiskas atšķirības šeit? Būtībā tas, kas nomainījās, ir vienkārši izkārtojums, viņa palika funkcijām bagātāka, bet fundamentālā problēma paliek tāda pati. Mēs joprojām esam pie tiem pašiem rīkiem, ar ko viņi veic izpēti, kas ir vienkārši atslēgas vārdu meklētājs. Mēs runājam par datubāzi, kur atrodas vairāk nekā 500 000 dokumentu, kur tas uzdevums juristam tad paliek uzminēt precīzu frāzi, vai precīzu atslēgas vārdu salikumu, lai atrastu konkrētu nolēmumu, kas būtu piemērojams konkrētai situācijai. Un šādi arī būtībā tad izskatījās tā izpēta, kā mēs darām. Ja mēs mēģinām atrast kaut ko, kas vienkārši konkrēti atbilst tam, ko mēs meklējam, kas ir situācijai, tas netiks atrasts. Kāpēc? Jo tāpēc, ka tas nebūs precīzi vārds vārdā rakstīts tā kādā no nolēmumiem. Mēs mēģinām kaut ko pamainīt, mēs mēģinām izmainīt šo meklējumu, jo mēs vairāk mēģinām, jo mums tas nenonāk, līdz ar ko mēs nonākam līdz kaut kādai vispārīgai frāzei, kur mēs nonākam pie vairākiem dokumentiem, un šis būtībā bija advancētākais rīks, kas šobrīd bija pieejams juridiskajā izpētē. Ctrl+F. Un tas ir tas, kā izpaudās juridiskā izpēta līdz šim. 500 000 nolēmumu datubāze, kur jurista uzdevums ir uzminēt precīzu frāzi, kas varētu būt case defining, kas varētu būt kaut kas tāds, kas var pilnībā izmainīt visu lietas gājumu. Un ar mākslīgā intelekta modeļiem un ar viņu integrāciju valsts institūcijās tur arī nav tā, ka tas būtu kādam konkrēti vainojams. Tā mākslīgā intelekta izaugsme ir tik ļoti strauja, līdz ar ko mums vienkārši nav pat tas publiskā iepirkuma process kā tāds bijis pielāgots un ticis līdz ar ko, ja mēs šodien, teiksim, nodefinētu, un pieņemsim, pirms 3 gadiem mēs būtu nodefinējuši, jā, mēs gribam ChatGPT iznāc ārā, mēs gribam savu platformu mākslīgā intelekta funkcionalitāti. Ja mēs būtu tajā laikā nodefinējuši savus sapņus un savus vēlmes balstoties uz tā laika tehnoloģijām pirms 3 gadiem, kā tas izskatītos šodien, diezgan komiski tieši tā, tas jau ir pilnībā out of the game. Ir tīpaši ņemot vērā pat arī, teiksim, šogad. Ja mēs runājam 2 mēnešus atpakaļ, viss tas, kas notika ar Agentic, visas planētas attīstību kā tādu, kur tas virziens aizgāja, mums pilnībā atkal izmainījās mākslīgā intelekta konteksts, par ko šodien arī stāstīja diezgan daudz. Sākotnēji mēs balstījāmies uz lielajiem modeļiem, kas būtu, teiksim, tie plašie research modelis, kas būtu ar lielu kontekstu logu, tad tagad ir
agentika virzienu mēs saprotam, ka mēs mazākiem modeļiem varam iedot konkrētākus uzdevumus, un tad viņi izpilda konkrētos uzdevumus, un tad galā teiksim, ka tie ir izdarīti, tad no tiem viņu secinājumiem lielāks reasoning models var izdarīt tos savus secinājumus. Līdz ar ko tad tā bija arī tā centrālā problēma, no kuras mēs sākām. Tātad juridiskā izpēte līdz šim, kā viņi strādāja bez mākslīgā intelekta, tas būtībā bija vienkārši, kā mūsu termins, ko mēs izdomājam, tā bija atslēgas vārdu minēšanas loterija. Un tad tas mūsu jautājums bija kāds. Kā mēs varam to mainīt ar mākslīgo intelektu, apzinoties visus riskus, apzinoties visus halucināciju problēmas, kas var rasties, jo mūsu gadījumā tā datu struktūra un pieejamība strukturētiem datiem nebija tā īstā problēma, jo tāpēc, ka šie arhīvi eksistē un tie dati ir strukturizēti. Tiesas nolēmi ir rakstīti vienādos formātos. Tur ir aprakstošā daļa, tur ir motīva daļa, tur ir galā, kas tika konstatēts un kāds ir bijis spriedums. Līdz ar to dati strukturizēti mums bija, bet tieši tie rīki, ar ko mēs apstrādājam tos datus, tas bija tas elements, kas pietrūka. Un tādā veidā arī mēs sākām būvēt Lexo AI. Un tik par cik es pats un arī co-founder, ar ko mēs šo veidojam, mēs nenākam no juridiskās nozares. Mēs neesam juristi. Tā kā mēs to sākām 24. gadā, es domāju, ka juristiem būs šausminoši tā klausīties. Mēs nezinām, ka Latvijas tiesās ir instances. Mēs sākām no tādiem pamatiem, bet tas arī bija mūsu lielākais iegūms, jo tāpēc, ka mēs nenācām iekšā ar kādu domu par to, kā tam būtu jābūt. Mēs nācām ar pilnīgi svaigu skatu, mēs apzinājāmies, kas ir tehnoloģijas, mēs apzinājāmies, kas ir trūkumi, un mūsu strateģiskie partneri Kobaltā mums viennozīmīgi varēja pastāstīt par to, kā izpaužās juridiskā izpēta, kur rodās problēmas, kur rodās aizķeršanās, līdz ar to arī šādā veidā sastrādājoties ar pašiem industrijas speciālistiem un saprotot vienkārši, kas ir tas darbs, ko viņi mēģina izdarīt, tādā veidā arī mēs veidojam mūsu risinājumus. Dati. Kā jau es teicu, strukturēti dati kā tādi mūsu gadījumā problēma nebija. Līdz ar to mums vienkārši vajadzēja oficiāli saskaņojumu šo datu izguvēju, tā lai mēs zinātu par to, ka šie dati ir aktuāli, un tālāk arī, protams, ka mums šiem datiem ir konstanti jābūt updated ar to, ka viņi nāk iekšā. Tā arī mums ir pieslēguma, un mēs arī zinām, kādā veidā mēs vienkārši visu laiku uzturam tos datubāzes, tā, ka viņas ir absolūti analogas ar to, kas ir oficiālajos datu avotos. Un šādā veidā arī mēs nonācām pie mūsu pirmā risinājuma, kur mēs arī ļoti labi varam atsaukties uz iepriekšējo prezentāciju, kas būtu ļoti saistīts ar RAG un Semantic. Šis ir mūsu nolēmu meklētājs. Šeit tā būtiskākā izmaiņa. Jā, mēs meklējam ar Semantic Search Engine. Diezgan ātri mēs sapratām, ka vienkārši paņemt metodoloģiju, kas būtu uz Semantic, nestrādās, jo tā sadalīšana pa chunks, pa ko iepriekš stāstīja, in theory mums arī likās, ka būs labi. Diemžēl ir tā, ka nolēmu apjoms ir tāds, ka tās var būt 20, dažreiz pa 50 lapas. Ja mēs sadalām nolēmumu pa mazām daļiņām, ir tā, ka sākumā ir aprakstošā daļa, pēc tam ir motīva daļa, un mēs nevaram paņemt vienu no tiem chunks un no tā pateikt, vai tas ir atbilstošs dokuments vai nē. Līdz ar to mums vajadzēja atrast pilnībā savu veidu, līdz ar to mums ir proprietary sistēma, kā mēs to darām. Katru no šajiem gabaliņiem no dokumenta mēs vēl papildinām ar savu izveidotu gabaliņu, kas aptver visu kontekstu nolēmumam. Un līdz ar to tādā veidā, jo tur ir tā, ka ir svarīgs viss konteksts dokumentam, kā arī ir svarīgas mazās detaļas iekšā. Un tas ir tas sarežģītais uzdevums, kas ir mūsu pusē, kur visi šie risinājumi, ko mēs veidojam mūsu pusē, viņiem jābūt ļoti, ļoti smagi pielāgotiem konkrēti industrijai, kurā mēs darbojamies. Līdz ar to tikpat elementāras lietas, kā, teiksim, uztaisīt atsauci, tā, ka viņi automātiski uztaisās. Tas bija kaut kas tāds, kur mums vajadzēja, mēram, pusotru mēnešu projekts bija tā, ka tie dati, kas ir pieejami, jā, viņi ir pieejami PDF formātā, bet tas teksts, kad viņi kopē ārā, tik skaisti nenāk ārā. Līdz ar to pat tādās detaļās, kad pārtaisīt tekstu par tekstu, kuru var nokopēt un tālāk peistojās arī tas pats teksts ārā, tas arī kaut kas tāds, kur pilnībā viss ir jātaisa no nulles. Līdz ar to katrs tāda veida risinājums vienmēr ir jāatcerās, ka viņš vienmēr būs specifiski jāpielāgo konkrēti tajam uzdevumam, ko mēs mēģinām panākt. Līdz ar to visa tā funkcionalitāte, ko mēs vienmēr veidojam, ir balstīta no prakses un no tā, kas speciālistiem reāli ir vajadzīgs. Meklēšana pēc apraksta, Semantic Search Engines, tālāk atbilstības novērtējums. Arī tā, ka, teiksim, mēs no šiem chunks, kas ir arī pat papildināti ar pilnu dokumenta kontekstu, ja mēs nonākam līdz rezultātiem, mums ir jāsaprot, kāpēc tas ir atbilstošais rezultāts. Un tālāk pa virsmu mums ieteiksim mazāki modeļi, kas paņem un izlasa visu nolēmumu, vēlreiz izlasa to, kas ir vaicāts no lietotāja puses, un tālāk ierot atbilstības novērtējumu. Tālāk atkal atbilstības novērtējums. Ar ko mēs to pamatojam? Viens veids, ka mēs vienkārši varam paprasīt mākslīgajam intelektam, lai viņš uzraksta, kāpēc viņam liekas, ka tas ir atbilstoši. Juristiem patīk būt ļoti precīziem, un viņiem noteikti vajag saprast, un viņi paši gribēs izvērtēt, kāpēc tas ir atbilstoši. Līdz ar to tālāk arī apakšā ir konkrēti citāti no konkrētā dokumenta, kas pamato to, kāpēc viņš atbilst meklētājiem.
Ja mēs skatāmies arī līdzīgu nolēmumu meklēšanu, arī tieši tāds pats princips. Ļoti bieži viņiem ir tā, ka viņi līdzīgus nolēmumus negrib meklēt pēc saviem vārdiem, bet viņi atverot vaļā kādu no nolēmumiem, vēlās atrast kaut ko tādu, kas ir precīzi atbilstošs tajam paragrāfam, pastīties, kā līdzīgi tas izpaužās, teiksim, citur tiesu praksē. Kopsavilkumu. Arī liekas ļoti elementāra funkcija. Vienkārši iemetam iekšā dokumentu, paprasam uztaisīt kopsavilkumu. Nē, tas īsti tā nederēs. Līdz ar to pilnībā pat katrai datubāzei, kas mums ir, ja tie ir konkurences padomas lēmumi, iepirkuma uzraudzības biroja sūdzības vai tas ir tiesu nolēmumi, katrs no tiem kopsavilkumiem ir specifiski jāpielāgo, ar kādiem datiem viņš strādā. Teiksim, tiesu praksē mums tas ir nolēma būtība, pāris teikumos pastāstam, kas notika vienkārši nolēmumā, un piemērojamās normas ļoti būtiski saprast, uz ko atsaucās tajā nolēmumā. Līdz ar to katra tā funkcionalitāte, kas ir izstrādāta, viņai ir jābūt specifiski pielāgota pilnībā katram uzdevumam, kas tiek darīts. Un tur arī nāca tas centrālais secinājums, ka tas mākslīgais intelekts viņš nav vienkārši čatā balstīts jautājumu atbilžu risinājums. Tur arī rodās tās agentika iespējas no viņiem, kad ir ļoti daudz lietas, ko mēs darām, ko lietotājs pat neredz, kas notiek backgroundā, bet tādā veidā arī mēs nonākam pie tā risinājuma, kas mūsu klientiem ir ļoti, ļoti augsti atzīts, jo tur ir tās mazās lietas, tie aģenti, viņi strādā backgroundā, viņi redz rezultātu, ka tas aģents savu darbu jau ir izdarījis. Teiksim, re-ranking of results, atbilstības novērtējums, meklētājs, tas viss ir kaut kas tāds, kas notiek aizmugurē, un mēs gala lietotājiem iedodam jau izdarītus secinājumus. Un līdz ar to tās priekšrocības galvenās. Strukturēti dati un specifiskas instrukcijas konkrētiem modeļiem. Mēs varam izvēlēties pareizo modeli, pareizajam uzdevumam un iedot viņiem konkrētas instrukcijas, ko darīt katrā uzdevumā. Un tas ir tas, kā mēs varam pielāgot šos risinājumus. Un tālāk tagad mums ir šis semantic search engine pieejams, un mēs varam atrast rezultātus. Tālāk arī mēs sākam uzdot tādu drosmīgāku jautājumu, kā būtu, ja mēs varētu viņiem iemācīt arī spriest kā juristam, un arī reāli sākt veikt pašu juridisko izpēti. Jo viens ir atrast pareizos materiālus, tiesu nolēmums, bet otrais arī veikt no tajiem secinājums. Viens bez otra nevarētu strādāt. Līdz ar to tas ir pakāpeniski būvēta sistēma un platforma, kurā, ja mēs varam atrast pareizos tiesu nolēmumus, pareizo tiesu praksi, ja mēs varam atrast konkrēti piemērojamās tiesību normas, no tā jau mēs varam sākt veidot arī secinājumus. Un šādā veidā mēs arī nonācām pie mūsu akadēmiskajiem partneriem, kas ir Latvijas Universitāte, kur kopā strādājot ar komandu no viņa puses, pirmkārt jau mēs sākam arī darboties ar studentiem, tā ka jau, lai no pašiem studiju sākumiem, no studiju sākuma, lai viņiem būtu šī praktiskā pieredze lietojot šādas sistēmas, jo tāpēc, ka tā ir jaunā realitāte, kur viņi nāks iekšā. Un būtībā svarīgākais, ko mēs vienmēr mēģinam izcelt arī lekcijās, ir nevis cik mākslīgais intelekts ir foršs, to mēs visi zinām, bet tieši tas veids, kā mēs saprotam, kas tie par secinājumiem, no kurienes viņam nāk atbildes, kas ir avots, kādas ir atsauces un kur var rasties riski. Jo jebkurš vislabākais mākslīgā intelekta modelis arī šodien joprojām, mēs neesam tādā līmenī, ka tur būs 100%. Bet šeit mums pietiek ar to 1%, ar to vienu iespēju, ka ir viena kļūda, jo īpaši, ja tā ir faktuāla kļūda, lai šeit beigtos kariet. Un līdz ar to tas arī tas svarīgākais, ko mēs vienmēr mēģinam izcelt, ir ar to, ka mēs vienmēr esam ļoti transparent ar to, kā mēs darām, no kurienes mums secinājumi, kas mums ir avoti, un tāpēc arī mums ir ļoti, ļoti svarīga šī sadarbība ar Latvijas Universitāti. Un tāpēc arī no viņa puses, kad mēs veidojām šo modeli, kur mēs mācījām domāt mākslīgam intelektam kā juristam, mēs arī gājām pie tiešām speciālistiem, kas ir, mēs nevarējām iedomāties, kas varētu būt labāk cilvēki, pie kuriem mēs varētu aiziet. Līdz ar to katrā tiesību zinātņu nozarē, tātad vai tas ir administratīvās tiesības, starptautiskās tiesības, krimināla tiesības, mums katrā nozarē bija savs speciālists, un arī tātad, ja mēs gribam apmācīt šo aģentu domāt kā juristam, katram no viņiem ir jābūt dažādam aģentam ar dažādu pieeju, dažādām zināšanām. Un šādā veidā mēs nonācām pie jautā Lexo. Kas ir jautā Lexo? Mēs varam iziet cauri piemēram. Ja mēs skatāmies no piemēra puses, šāda, teiksim, diezgan tipiska situācija, ko saskarās juristi pašvaldībās. Personā, pieņemsim Jānis, gribēja uztaisīt sev mājai nelielu paplašinājumu. Mājai paplašinājums par 30% tika saskaņots. Jānim ienāca ļoti veselīgs bonus iekšā no darba, un tad viņš tomēr izdomāja, ka viņš vēl lielāku viņu grib taisīt, bet to gan viņš nesaskaņoja. Nu, un tad, protams, ka nāk par patvaļīgu būvniecību pašvaldību, skatās, būvvalde skatās, nav neatbilst, kamēr viņi savā starpā domā, ko ar to darīt, vai jaukt nost, vai likt sodu, nekas nav, nekādas atzīmes zemes grāmatā nav izdarīts, un viņš viņu pārdod jau Pēterim. Un tagad ir situācija, ko darīt? Jānis uzcēla, Pēters nopērkot zemes grāmatā neredzēja, ka tur ir nekādas problēmas, bet tagad kam viņiem klupt virsū? Un tad arī viņam arī attiecīgi ir jautājumi, ko viņi vispār var tajā situācijā darīt. Šādam jautājumam izpēte
diezgan mierīgi var aizņemt 3 speciālistus apmēram uz nedēļu, tīri tikai un vienīgi, lai saprastu vienkārši, kas ir likuma bāze, kas ir tiesu prakse, kā tas ir izpaudies līdz šim un ko vispār šeit var darīt. Un tagad, ja mēs varam pamēģināt iztēloties, ja jūs atverat vaļā to atslēgas vārdu meklētāju, 500,000 nolēmu datubāzi, varat man pastāstīt, kādu frāzi jūs ierakstīt iekšā, lai atrisinātu šitā māja, būvniecība. Jā. Nu, un jā. Un tad katrā no tajiem meklējumiem iznāk ārā 2-3 tūkstoši nolēmu, nekāds preview. Katru dokumentu vajag downloadot, tad atvērt vaļā, un tad ar mūsu maģisko ļoti advancēto Ctrl+F mēģinām skatīties, vai kaut ko varam atrast. Un tur tā lielākā problēma. Mūsu gadījumā ir tā, ka, ja mēs skatāmies uz jautā Lexu, šeit ir tiešām mākslīgā intelekta modeļu ziņā, man liekas, mums kādi jau pāri 10, kas tur strādā, un tur mēs sadalījām viņu kādā veidā. Šeit, izmantojot šo mūsu search engine, pielāgojot specifiski reasoning modelu, saprast, kā interpretēt avotu un kā nonākt pie secinājumiem, mēs varam izdarīt tā, ka mēs varam paņemt pilnībā visu šo kāzus, visus šos jautājumus un iedot viņu izpildīt. Un šeit tagad sākās process. Process ir kāds, mēs sadalījām, mēs viņam iedevām 3 personas, tā lai mēs vienkāršāk varam pastāstīt juristiem, kā tas strādā. Mēs viņus saucam par 2 bibliotekāriem, par 1 pētnieku. Bibliotekārs 1 aiziet, izmanto mūsu nolēmu meklētāju, atrod visus atbilstošos avotus. Bibliotekārs 2 aiziet uz likuma LV, savāc visus atbilstošās tiesību normas, un tālāk nomet visus šos materiālus skaisti uz galda pētniekam, un tikai un vienīgi no tajiem materiāliem viņš ir spējīgs spriest, lasīt, izdarīt secinājumus. Un pats svarīgākais, kas ir ļoti, ļoti būtiski juridiskajā nozarē, uz pilnībā katru argumentu, ko viņš veic, uz pilnībā katru pieņēmumu, ko viņš pasaka, ir konkrēta atsauce uz konkrētu nolēmu, konkrētu fragmentu. Un tas ir tas, kur mēs nonācam pie tā risinājuma, kur gala atbilde nenāk no šī mākslīgā intelekta risinājuma. Gala atbilde ir šī atsauce, kur mēs paskatāmies, kur ir secinājums. Līdz ar to viņš būtībā aiziet a step further, kur viņš arī izlasa tos atrastos materiālus, izdara secinājumus un iedod viņus kā secinājums arī juristam. Un tad šādi, kā tas izskatās. Tātad sarežģītu kāzus ar izcināšanu, kā mēs redzējām, mēs varam ieradīt iekšā pilnu lietas kontekstu. Svarīgākais, kas notiek šeit, kas tiek ņemts vērā un no kādiem datiem tiek veikti šie secinājumi. Tikai un vienīgi oficiāli saskaņot tātad tiesību normas, tiesu praksi. Nekādu citu materiālu viņš nevar izmantot. Ja tas ir jautājums, ko viņš nevar atbildēt, viņam ir ļoti daudz mācīts par to, ka ir ļoti laba atbilde pateikt, ka atbildes nav jau tāpēc, ka nav atbilstoši avoti. Līdz ar to, ja mēs paprasīsim, cik man sāls jāpieber makaroniem foršiem, ko man atveda no Itālijas, ja tiesa praksē neviens nav pastāstījis to, viņš neatbildēs uz to jautājumu. Un tā ir tā būtiskākā atšķirība, kur viņš izvairās un nekādā gadījumā neatbild jautājums, ja viņam nav konkrēta atsauce. Un šis ir tas būtiskākais elements, kas pilnībā pamaina to kontekstu vispār no vispārīgajiem mākslīgā intelekta modeļiem. Šādā veidā arī mēs darbojamies ar halucinācijām. Tātad faktuālas kļūdas pēc būtības, ja to risinājumu izveido pareizi, faktuālas kļūdas kā tādas nevar rasties. Jo faktuāla kļūda ir kas? Izgudrots nolēmums vai izgudrots likums. Ja vienīgi tiesu administrācija vai Latvijas vēstnesis nav ielikuši iekšā e-lietā vai likuma LV jaunu likumu, ko viņi paši īsti negribētu tur, viņiem faktuāls kļūdas nevar rasties, jo tie ir viņa vienīgi avoti. Un kļūdaina interpretācija, tas bija mūsu darbs 4 mēnešus kopā ar komandu, man liekas, ka 7 cilvēki mums kopā bija no Latvijas universitātes, kur katram šajam aģentam specifiski ir jāpielāgo instrukcijas. Un katrā tajā mazajā solītī mēs pārbaudījām pilnībā, kā nāk ārā katrs tas avots, jo jautā Leksu, ka mēs ievedam kāzus, jautājums iznāk ārā atbildi, bet tur apakšā ir 9-10 soļi kopā, kā viņš iziet cauri, kā viņam atnes kādus materiālus, kā viņš interpretē materiālus. Un tik elementāra lieta, par ko neaizdomājies, ja nesāk iet iekšā tajā pašā dziļumā, teiksim, tā, ka viņš tās atsauces veido. Tā kā mēs rādījām uz katru no tiem argumentiem, ir konkrēta atsauce. Juristiem pilnībā vienalga, ja tā atsauce nāk no aprakstošās daļas. Aprakstošā daļa ir, kad viena puse pasaka to, otra puse pasaka to. Viņam interesē tikai un vienīgi motīva daļa, kas ir, ko tiesa sprieda, kā viņi lēma. Līdz ar to, un atkal, tas triks mums tehniskajā pusē ir, bet mēs nevaram izslēgt ārā aprakstošo daļu, jo tad viņš nespratīs, par ko tas nolēms ir vispār. Un tur tas triks un balanss ir ļoti, ļoti augsta līmeņa pielāgošana konkrēti, ko un kā viņš var darīt. Un šis ir tas triks no mūsu puses, kur mēs darām, kur pilnībā mums ir pilna kontrole pār visu procesu, pāri katram solim. Un šis ir tas, kā mēs veidojam savus risinājumus. Un tādā veidā arī mēs esam nonākuši līdz tam, ka šis reasoning model arī ir izmantots ne tikai advokātu birojos, bet arī valsts iestādēs, arī valsts iestāžu juristi, pašvaldību juristi. Un arī Satversmes tiesa. Satversmes tiesa mums decembrī arī pievienojas. Tālāk arī uz tāda pašas
metodoloģijas, kā mēs darbojamies, mēs arī nonākam arī uz priekšu, kur mēs arī sākam integrēt iekšā arī internacionālās datubāzes. Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tas bija pailgs process, ņemot vērā, ka mūsu metodoloģija, ka mums vajag vienmēr oficiāli saskaņos datavots, jo ar viņa pusē mākslīgais intelekts ir ļoti sāpīgs temats, bet tikpat cik mums bija diezgan skaidri pamatos, ko un kā mēs darīsim, tad līdz ar to šobrīd, teiksim, arī tās iespējas atkal pielāgot to risinājumu konkrētiem datiem. Šeit, kur bija problēma, tieši tas pats, kas mums ir atslēgsvārdu meklētājs, tikai šeit ir vēl viens neliels triks. Kad 60% no nolēmumiem ir angļu valodā, 40% pieejami tikai franču valodā. Cik nav mums runā franču valodā? Un kurš varētu atslēgsvārdu meklētāju izmantot franču valodā? Jā, precīzi. Un līdz ar to arī ar mākslīgā intelekta palīdzību mēs arī varam nodrošināt to, ka mēs nodrošinām visu šo funkcionalitāti uz mašīnu tulkotiem datiem, kur mums ir savs izveidots tulkošanas modelis specifiski pielāgots. Un tad tālāk atkal kā mēs nodrošinām to, ka mums ir tā drošība par izdarītiem secinājumiem. Jā, mums ir mašīna tulkot pieejami dokumenti, pieejami latviešu valodā, kas arī uzreiz dod iespēju arī meklēt viņus pēc atslēgsvārdiem, jo atslēgsvārdu kombinācija meklētājs kopā ar semantisko meklētāju vienmēr būs visspēcīgākā. Jo atslēgasvārdi, filtri, metadati, kas ir pieejami, mēs arī savus metadatus vēl pa visu izveidojam datubāzē, tie ir fakti, kas ir nelokāmi. Un tā mēs varam uzreiz izslēgt no datubāzes apmēram vismaz kādus 60% nolēmumiem, kas mums 100% nav vajadzīgi, un tālāk pa visu no tiem atlikušiem 60% mēs darbojamies jau ar mākslīgā intelekta funkcionalitāti. Un tādā pat veidā arī mēs vienkārši veidojam visu to mūsu metodoloģiju, un tādā veidā mēs integrējam arī datubāzes tālāk uz priekšu. Tas no mūsu puses šodien viss. Milzīgs paldies jums par to, ka šodien pievienojaties. Vai kādi jautājumi? Jā. Man būs divi jautājumi. Viens jautājums ir varbūt, cik ātri iegūt no tiem anonimizētiem nolēmumiem, lai kas ir tāds jaunā. Jā. Viens jautājums. Un otrs jautājums būtu varbūt par tiem lietotājiem, cik uz vienu profilu var lietot lietotājiem. Mēs esam izmēģinājuši, tāpēc mēs arī atnācām. Viņi tiešām ļoti laba sistēma. Visi tieši tā kā jūs stāstījāt, viņi tieši tā arī darbojās. Tas bija tas mērķis, tāpēc mēs atnācām. Lai sarunātu atklājumi. Jā, tāda cēda ir. Mēs domājam arī runāt ar darba devēju, varbūt, lai ieviestu. Bet tas viens no jautājumiem būtu tieši to lietotāju skaitu, varbūt cik praktiski var izmantot. Ar lietotāju skaitu ir tā, ka tikpat cik mums tā funkcionalitāte visu laiku paplašinās, un to mums arī nāks iekšā tas, ka mēs gribēsim tā, lai jūs varat darboties ar saviem datiem. Ar to password sharing tas ir, protams, izplatīta problēma visos sēs, bet mums šeit ir tā, ka tā datu drošība, kas mums jānodrošina, ja mēs vienkārši atļaujam jums to darīt, ka jūs ņemat no viena profila, tas ir vienkārši tik mežonīgs risks arī tālāk mūsu pusē un jūsu pusē, ka tas arī tas, kāpēc mēs vienkārši mēģinam stāstīt, kāpēc tā nevajadzētu darīt. Protams, ka tur ir vienkārši savas lietas, kas viņi ierobežo, un tur standarta risinājumi, kas ir IP adreses, kas ir logs, un tad tālāk viņus vienkārši met ārā, one-time passwords, bet būtībā tas nav īsti tā kā mums tā vairāk no biznesa perspektīvas, cik ļoti tas ir no datu drošības līmeņa, jo, teiksim, mums bija viss, ja mēs darbojamies ar valsts iestādēm, visiem jābūt iekšā Eiropā, mums ir datu apstrādes līgums, kur ir 8 lapās viss atrakstīts, ko mēs darām, kā notiek viss processings, kur mēs apstrādājam datus, apakšapstrādātājiem, visas tās lietas. Teiksim, jautā Leks to arī ir tā, ka viena no prasītākajām funkcijām, ko mums prasa, līdz ar ko ir jābūt uzmanīgiem ar risinājumiem, kur ir tāds augsts risks. Viena no lūgtākajām funkcijām, kas būtu, ir, vai nevarētu tā kā ChatGPT vai Gemini, ka mums ir čata vēsture sānā. Protams, ka var. Jā, bet tikai, ja tie ir dati, ko jūs ievarat iekšā, jūs ievarat klientu datus iekšā, jūs ievarat iekšā situācijas aprakstu. Ja mēs viņus glabājam kaut kur priekš jums, viņi kaut kur glabājas pie mums. To mēs negribam. Līdz ar to tāpēc arī mums nav tā, ka mums vispār būtu vēsture, tikko kā vaicājums beidzās, izpēta beidzās, aizveram tēpu ciet, un pie mums nekāda dati nav. Un tur arī tas ir vienkārši tas datu drošības jautājums arī. Ja sāksies tas, ka jūs, teiksim, kaut vai grāmatzīmes izveidojot, ir tā, ka jums ir birojas vai, teiksim, iestāde tad tālāk tas cilvēks aiziet no darba projām. Jūs uzreiz paroles mainīsiet, atcerēsieties paši mainīt. Un tur tas risks ir no datu drošības perspektīvas. Jā, tad iestarpinot, es pareizi sapratu, tad arī tur personas datus var meklētājā likt iekšā. To mēs vienmēr rekomendējam, ka vajadzētu anonimizēt, bet mēs zinām, ka cilvēki tā nedara, un līdz ar ko atkal mūsu atbildība mūsu pusē to nodrošināt, tāpēc arī risinājums, pie kā mēs šobrīd aktuāli strādājam, ir ieliekat savu dokumentu iekšā, un viņš anonimizēs viņu. Līdz ar to izņems ārā visas personu identificējušas detaļas, vārds, uzvārds, personas, kaut viņš vienkārši automātiski viņus izņems ārā. Kā mēs zinām, ka tā ir problēma, tāpēc tas arī ir risinājums viens, no ko mēs taisām. Un par to pārnesi no tiem anonimizētajiem? Datu aktualitāti, jā, katru dienu.
lai tas ir katru dienu. Tāpēc, un arī būtiski svarīgi ir, teiksim, šādās sistēmās, kur it kā ir tie atvērtie pieejamie dati, kāpēc ir tik būtiski, ko es arī vienmēr mēģinu iedrošināt arī visiem pārējiem, kas ir šāda risinājuma izstrādātāji, vienmēr aiziet un pārunāt ar šiem iestādēm, kas uztur šīs datus, nevajag vienkārši iet un skreipot viņus, jo tāpēc, ka tas var taisīt nevajadzīgu noslogu sistēmām, līdz ar to mums pie viņiem aiziet. Pirmkārt, viņi pastāsta, teiksim, ir tā, ka nav tā, ka viņi uploado šodien tikai to, kas pēdējās nedēļas laikā bija. Ļoti bieži ir tā, ka viņi anonimizē kaut ko tādu, kas pirms 6 mēnešiem bija. Līdz ar to, kā to datu aktualitāti nodrošināt, ja tādas nianses un detaļas nezini, nebūs aktuāli. Līdz ar to tāpēc mums viss saskaņots ir, un tāpēc arī mēs teiksim, kad mēs nodarbojamies, ka mēs aizējam paņemt datus, mēs to darām naktas stundās no 12 līdz 3 rītā, kad mēs vienkārši zinām, viņi arī paši teica, jā, mums tad noslodzes praktiski nekāda, tā lai tiem lietotājiem, kas izmanto to platformu, mēs ar savām darbībām nekādas grūtības viņiem neradīt. Jā, es atvainojos. Es tā saprotu, tas ir tā kā juristiem rīks. Bet vai tas ir daļa no funkcionalitātes vienkārši priekš jebkura Latvijas iedzīvotāja, jebkura valdes locekļa, jebkura, pieņemsim, tāpat likumdošanas skaidrojumi, labi, nāk klāt kaut kāda juridiskā praksa no tiesas nolīgumiem un tā tālāk, bet vai tādā aspektā arī izmanto šo rīku? Tie ir kā, man ir jautājums par šādu tēmu, protams, kur ir viss tā tiesu vēsturi, bet arī par tiem skaidrojumiem. Viņam likuma LV datubāzi pieejama, tad viņš to skaidrojumu var tieši labi izskaidrot. Jā, mums ir arī risinājums, ko mēs nodrošinām bez maksas, teiksim, kas ir plugins, kas uz likuma LV iet klāt, un viņš palīdz salīdzināt likuma redakcijas. Viņš sānā smuki saliek, parāda, kādas ir izmaiņas. Bet konkrēti par pašu risinājumu, jo īpaši, ja mēs runājam par jautā Lexo, ir tā, ka viņš ir paredzēts un būvēts juristiem, līdz ar to pat, ja viņš ir ar atbilde pareiza, tālāk, lai viņu piemērotu un interpretētu, tā atbildība joprojām ir jurista pusē. Jo tāpēc, ka tie secinājumi, ko viņš izdara, tālāk, kā viņi piemērojas, tas vienmēr ir darbs juristam. Mums no juristiem ir pilnībā tiešām viss loks. Mums ir valsts iestādes, advokātu biroji, iekšējais juristu komandas, kas mums ir Citadele, Virši, Enefits, bet tās ir juristu komandas. Jo tas ir ļoti, ļoti būtiski un ļoti svarīgi, ka tālāk, ka viņš iedod tos secinājumus, saprast, ko ar viņu darīt. Jo tāpēc, ka tas nav īsti tāds chatbot risinājuma tipa rīks, kas vienkārši tā kā atbild juridisko jautājumu, jo tāpēc, ka tālāk, kāpēc tas jautājums tiktu uzdots? Lai no tā izdarītu tālāk secinājumus, un tāpēc, ka ir nepieciešama tā atbilde. Bet viņš ir ļoti specifiski pielāgots, lai viņš iedotu superspējas juristiem. Bet tur galā joprojām tas, kas saņem to atbildi, mēs arī vienmēr sakām, lai cik tā sistēma nebūtu laba, anomālijas var notikt. Tur var būt tā, ka ir faktuāls kļūdas nebūs, protams, labi, resursi būs, bet interpretācija. Vai kaut kas nav aizmirsts. Un, teiksim, tādas mazas lietas kā tiesību teorija, doktorīna, tie jau materiāli tur nav iekšā. Un tas ir kaut kas tāds, kāpēc viņi 5 gadus mācās universitātē un kāpēc valsts vienoto juristu kvalifikācijas eksāmenu nokārto pirmo reizi tikai 25%. Nav viegla profesija. Līdz ar to viņš ir atvieglotājs un viņš ir palīgrīgs, kas būtu konkrētu avotu analīzei, bet tās bāzes zināšanas, ko viņiem māca iekšā, viņas nav īsti aizvietojamas. Un līdz ar to tāpēc tur viennozīmīgi ir jābūt juristam kā lietotājam, lai viņš reāli saprastu, ko ar tiem secinājumiem tālāk darīt. Tā, labi, milzīgs paldies. Jā, liels paldies. Paldies, liels. Jā. Tāds jautājums praktisks, ka, skatoties, piemēram, uz šo risinājumu, mēs redzam, kā tie nestrukturētie dati pārvērst tādā pielietojumā. Un es domāju, ka katra organizācija arī domā, te ir juridiskie dokumenti, bet man interesē, mani tur nestrukturētie dati, piemēram, man ir tur klientu pieteikumi vai dokumenti vai vēsturiskie līgumi, lai uztaisītu nevis kā produktu, bet uztaisītu kā iekšēju jau tādu pielietojumu, apmēram cik lielai komandai, cik ilgi būtu jāstrādā, zinot, cik jūs darījāt, lai kaut ko jau tādu sakarīgu izveidot priekš sevis, nevis kā produktu, bet priekš sevis iekšēju lietošanu. Man ir grūti komentēt no tā apjoma un cik tas aizņemtu resursus, jo tāpēc, ka CTO, kas mums ir tiešām ir superstar, jo mums tehniskā komanda ir viens cilvēks. To mums visiem ir superstar. Tad viens cilvēks vajadzīgs. Un cik ilgi tas viens cilvēks? Pirmais product development cycle, kad mēs nonācām līdz meklētājiem, un viņš bija komiskā līmenī salīdzinot ar to, kāds viņš ir tagad, jo tur ir tik daudz pa virsu nācis, viss bija rankings, embeddings, tur ir tik daudz, kas mainījies, bet pašu pirmo versiju izlaist ārā, tas bija sākotnēji, jo viss sākās no problēmas un problēmas identificēšanas. Tā kā tai pieejai būtu jābūt tādai, kad nevis, kad mēs zinām, ka kaut kas ir jādara, darām kaut ko, bet reāli, kas ir tas uzdevums, ko mēs mēģinām panākt,
Jā, precīzi, ko mēs gribam panākt. Un no tā tālāk tas cikls, kas būtu nodefinēt precīzi problēmu, saprast, kādu mēs gribam to output līdz pirmajam risinājumam. Un mums tas bija 24. gada augusta beigas, un mēs viņu palaidām martā. Tas bija jau Search Engine bija out. 7, 8 mēneši. Kad 7, 8 teikt, jā. Tas nozīmē, ka ja 3 cilvēki, tad 3. Es domāju, ka drīzāk tas būtu vairāk. 7 cilvēki vienā mēnesī. 30! Bet tur drīzāk ir tas, ka ja viņiem nebūtu jāmācās par to, kas ir jurista darbs un jurista profesija, kas bija mums, teiksim, kad mums ir milzīgs prieks un pateicība par Kobaltu komandu, jo īpaši Uģis Zeltiņš, kas mums taisīja lekcijas, man liekas, pa 3-4 stundām, kur mēs tā kā tiešām gājām cauri smieklīgiem jautājumiem priekš juristiem, lai saprastu, kā tas viss darbojas. Ja mēs to nogriežam nost, es domāju, vismaz gan -3 mēneši nost tie būtu apmēram. Bet mēs saprotam, ka kaut ko tādu iekšēji uztaisīt, tas ir pusgadu kaut kādiem pāris cilvēkiem, droši vien, kas saprot, ko dara, un ir skaidrs, tas mērķis var kaut ko jau uztaisīt tādu iekšēju lietojumu. Jā, 100%. Labi, liels paldies tiešām. Ļoti Paldies, svarīgs